Es joprojām neizrunāju, kāpēc kausa nav līdz vienkārši viena spēle, kas uzvar, tas uzvar. Mārķis Mēnesis stilā saprot, ir papildus ienākumi un papildus spēles un tā tālāk, bet tomēr tas viss pasākums šķist tik ļoti interesantāks un arī pašlaik šajā brīdī būtu pavisam interesants pusfināls sanāca. Nu, astoņdaļfināls ir līdz vienai uzvarai. Un tur jau arī, laikam, var būt tie pārsteigumi, un tas būtu pat vēl iespējīgāk, ja, piemēram, satiekās LBL2 komandas pret, nezinu, piemēram, RBS juniors pret VF. Tur, nezinu, pēkšņi vienā spēlē kaut kas notiek. Bet, nu, man arī mulsina tas, ka pēc tam ir atkal pārlet uz 2 spēlēm, uz kaut kādu summu. It kā, jā, nu tas, ko jūs sakat, un it kā, nu, ja mēs tā paskatāmies, ja tiekās tādas komandas savā starpā, kā ir sanākuši šoreiz, nu, ka visas LBL1 komandas savā starpā un Latvijas universitātē sanāk ar RSU, tad man it kā nav problēma. Ka ir 2 spēļu summā, vairāk spēles, interesantāk. Nu, tur es saprotu tādu principu. Bet varēja taču sanākt tā, ka Gulbens Buki tur tiek tālāk nevis Latvijas universitāte. Un pēc tam nākamajā kārtā, nu, no tāda sportiskā viedokļa, ja Latvijas universitātē nebūtu RSU pretī, bet, nu, piemēram, Vēnspils vai Ogre, tad nu, Gulbens Bukiem nav variantu 2 spēļu summā.